Kas vēl bez šiem mūziķiem šogad plānojas? Kaut kas tāds interesants, atraktīvs. Mums jau ir, pirmkārt, festivāls nav tikai 2 dienas. Jā, tad, tradicionāli ir tā piekdiena, sestdiena, bet reāli jau festivāls sākās vēl 2 dienas iepriekš. Trešdiena, ceturtdiena ir pilsētas koncerti. Mums pamazām esam izauguši jau līdz 3 kultūra vietām, kur notiek. Tas ir Juliāns pagalms, Pegasus pagalms, Viktorija. Jau pagājušā gadā 3 vietas bija. Tur jau notiek koncerti. Tur katru dienu pa 5 grupām, 2 dienas, tur kaut 25 mākslinieki bija pa turienu vien. Un tas arī būs šogad noteikti. Tātad mēs to turpināsim. Tas ir tā, lai cilvēki nebrauc tikai uz nedēļas nogali, bet var arī ātrāk aizbraukt, jo tur viss kaut kas interesants notiek. Pašā festivālā mēs tā kā fundamentāli neko nemainīsim, tāpēc, ka tā formula strādā un labāk tad viņu arī neaiztikt, lai viņi strādā, ar kaut ko pielikt, drusciņi klāt, paeksperimentēt. Tradicionāli mums tā sestdiena ir bezmaksas ieeja, to vēl joprojām daudzi nezina, bet tas ir visus gadus tā bijis no 1. gada līdz pat šim, un mēs neplānojam to atcelt. Tas nozīmē, ka sestdienas pirmspusdienā var līdz kādiem 3-4 ir bez maksas nākt iekšā, ir konči, ir parkā 2 skatuves, pludmalē 1 skatuve,